par to, ka viņi jūs noskaņoja manu prezentāciju. Kā jau tika minēts, es pastāstīšu par to, kā efektīvāk lietot lietotnes jums čeki un jums finanses. Kaut kur nedaudz mans stāstījums pārklāsies ar to, ko minēja Viesturs, taču es pastāstīšu detalizētāk un manā prezentācijā būs ietverta arī praktiskā demonstrācija. Par ko mēs šodien runāsim? Sākumā neliels ievads, pēc tam būs neliels skaidrojums par datu sinhronizāciju un tās nozīmi šajā jaunajā lietotnē jums finanses. Tad būs neliels video fragments par to, kā notiek čeku skenēšana. Tad būs plašāka demonstrācija būs par čeku apstrādi, avansu norēķinu izveidi gan Jumī, gan jums finanses, izmantojot šo skenētos čekus. Parādīšu arī jauno funkcionalitāti kontēšanu finansēs, kas īstenībā ir kontēšana Jumī, taču nav jāatslēdz šī lietotne finanses, ja nokontēt Jumī. Un pašās beigās būs ieteikumi efektīvākai lietošanai, tāds kā apkopojums, ko jūs redzēsiet demonstrācijas laikā. Un, protams, būs arī informācija par to, kuru meklēt atbildes uz sevi interesējušiem jautājumiem. Tātad ievadam. Kā jau Viesturs minēja, tad pagājušā gadā mēs jums piegādājām 2 jaunas lietotnes. Viena bija mobilā lietotne jums čeki, kas primāri ir paredzēta dokumenta fotografēšanai, jeb skenēšanai. Šajā procesā tiek izmantota teksta atpazīšanas tehnoloģija, kas nodrošina šīs čeka informācijas atpazīšanu, tādā veidā atvieglojot pēc tam šī čeka apstrādi, jo vairumā gadījumu principā visi vajadzīgā informācija tiek atpazīta. Šajā lietotnē, jūs arī vēlāk redzēsiet, ir tikai 5 lauki. Šie lauki ir primāri paredzēti tam, lai pats čeku skenētājs spētu atrast un saprast, kādu čeku viņš ir ieskanējis un iesniedzis, jo gadījumos, kad ir kaut kāds pārpratums, varbūt, lai ir iespējams ātri atrast un saprast, vai šī čeka iesniegšana ir notikusi. Runājot par jums finanses, tad primāri šī lietotne tika paredzēta iesniegto čeku apstrādāšanai, tātad informācijas pārbaudei, papildināšanai un nosūtīšanai uz Jumi, kur automātiski izveidojas avansu norēķini. Arī, kā jau Viesturs minēja, tad pagājušā gada nogalē mēs piegādājām jaunu funkcionalitāti, kas ir iespēja pilnībā pabeigt čeku apstrādi risinājumā jums finanses, tad izveidot avansu norēķinu, nokontēt, un viss ar to arī šis process tiek pabeigts. Un tad ķersimies pie praktiskās demonstrācijas. Protams, svarīgi ir zināt, kā vispār tikt pie šīm lietotnēm un kā sākt viņas lietot. Tad ir 2 iespējas. Ja jūs nekad neesat izmantojis šo lietotni, tad jums ir iespēja vietnē vadība.mums.lv pieteikties, izmēģināt jums čeki. Uzreiz piebildīšu, ka iespēja gan pieteikties izmēģināt versijai, gan arī nopirkt vai samaksāt par maksas versiju ir tikai konta administratoriem. Tātad, ja jūs neesat konta administrators, tad jums jāpalūdz konta administratoram veikt šīs darbības. Tad paskatīsimies, kā notiek izmēģinājuma pieteikšana. Paši nospiediet spogas. Šeit jums ir paskaidrots, kuram lietotājiem tiks nodrošināta piekļuve šajā gadījumā. Kā jūs esat konta administrators, tad jums automātiski tiks nodrošināta piekļuve gan mobilai lietotnē, gan arī tīmekļa lietotnē jums finanses. Un šeit arī, protams, papildu informācija par to, ka uzņēmuma 30 dienu laikā būs iespēja ieskanēt 20 čekus bez maksas. Papildu informācija par to, ka ne čeku apstrādes laiks, ne lietotāju skaits nav ierobežoti. Kādēļ šāds uzsvars? Tādēļ, ka mēs zinām, ka ir lietotnes, kurās ir, samaksāts tiek par konkrētu lietotāju, bet šī gadījumā tātad var lietot neierobežots lietotāju skaits. Konkrētu limitu, kas ir piešķirts vai izmēģinājuma versijas ietvaros, vai arī par ko ir samaksāts. Tad jums atliek vienkārši uzspiest, ka jūs piekrītat, ka jums apstrādā jūsu datus, lai nodrošinātu jūs ar informāciju par šīm jaunām lietotnēm, kas pietiek apstiprināt. Un tad jūs saņemat informāciju, ka jums ir nosūtīts uzaicinājums. Piebildīšu uzreiz, ka šī gadījumā jūs uzaicinājumu nesaņemsiet tādēļ, ka jums kā konta administratoram uzreiz tiek nodrošināta piekļuve šeit lietotnē. Un paskatīsimies uzreiz
kas notiek, ja jums šīs izmēģinājuma versija nav pieejama. Marita, atvainojos, kaut kā tevi švaki var dzirdēt. Tā. Varbūt jārunā vairāk. Piezīmi, jā, es mēģināšu. Mikrofons ir tāpat. Jā, paldies, bet saki atkal, ja gadījumā nevar dzirdēt. Jā, paldies. Tātad, ja jums nav pieejama šī izmēģinājuma versija, tad jums viņa var nebūt pieejama, tad, ja jūs jau esat izmantojis, vai arī jums uz vienu jums pro licenci ir vairāk uzņēmumi, un tad šī izmēģinājuma versija pienākās tikai vienam uzņēmumam. Tātad, ja jūs vēlēsieties pamēģināt citā uzņēmumā, jums būs jāsamaksā par to. Un tad jūs arī spiediet pogu pirkt jums čeki, izvēlaties, kurš plāns jums ir vispiemērotākais, spiediet pieteikties un gaidiet, kad ar jums e-pastā sazināsies mūsu pārdošanas speciālisti. Un tālāk jau tiks izsūtīts rēķins un tiksiet pie čeku skenēšanas. Tālāk, ko darīt? Tātad jums ir nodrošināts šīs piekļuves, jūs varat, neatstājot šo te vietni, uzreiz pārslēgties uz uzņēmumu pārvaldību, darbības, nospiest lietotāju lomas modulī jums personāls. Šajā pašā modulī jūs varat arī piešķirt lomas šo jauno lietotājiem, atverot tātad lietotāju pārvaldību, jūs redzēsiet, ka jums ir parādījušās divas jaunas izvēles, tātad attiecīgi iespēja pievienot lietotāju šim jaunajām lietotnēm, atverot jums finanses, jūs redzat, ka jums kā konta administratoram jau uzreiz ir nodrošināta piekļuva. Ja jums ir kāds kolēģis, kur nepieciešams pievienojiet, es domāju, ka to jūs jau zinat, jo arī personāla lomas tiek pievienotas caur šo te lietotni. Un jums čeki, manā gadījumā ir tā, ka, es arī saņēmu uzreiz šo iespēju skenēt, bet tā kā man ir kolēģi, kuri skenē šos čekus, tātad es esmu nosūtījusi viņiem uzaicinājumus, lai viņi var tātad sākt skenēt čekus. Informācija uzreiz parādīšu, kādu e-pastu saņem šie te kolēģi, šī gadījumā avans norēķina personas, lai jūs saprastu, ka šajā e-pastā ir ļoti labi paskaidrots, kas un kā jādara. Tātad e-pastā tiek pateikts, kurš, tātad vārds uzvārds, no kur uzņēmumu ir uzaicinājis uz šo lietotni mums čeki, ir pastāstīts, kāda loma ir piešķirta. Un atkarībā no tā, vai šis kolēģis ir lietojis kādu no jums produktiem vai nav, šeit būs poga vai nu reģistrēties vai pierakstīties. Tātad šī gadījumā šis lietotājs bija jauns, un tātad vispirms ir jāveic reģistrācija, tālāk ir informācija par to, ka atbilstoši mobilās ierīces tātad operētāja sistēmā jāizvēlās ir veikals, kurā viņš var lejupielādēt šo lietotni. Norādīts arī, protams, ir lietotāja vārds, kā arī informācija par to, ar ko lai šī persona sazinās, ja viņam ir radušies jautājumi. Šī gadījumā informācija tātad tiek ņemta no sistēmas, tad jūsu vārds uzvārds, kādu jūs esat reģistrēti sistēmā, un jūsu e-pasts, ar kuru jūs ielogojaties. Arī, protams, informācija par lietošanu. Šī gadījumā var papildināt, ja tāpat ir bažas, ka kaut kas nebūs skaidrs, tad ir iespēja nosūtīt lietotājiem video instrukciju, kuras jums vēlāk parādīšu. Tad nepārprotam visu soli pa solim diskaidrot, sākot no reģistrācijas brīža. Tātad par pieteikšanos un lietotāju pievienošanos ceru, ka viss ir skaidrs. Tālāk turpināsim jau ar praktisko darbību tieši risinājumā jums finanses. Jums finanses jūs arī varat pieslēgties, tāpat no vadība mums jums vēl vētā, par kā jūs to darat un pieslēgsties personālam. Tad sāksim ar sinhronizāciju. Šeit jau ir uzrakstīts, bet atgādināšu, ka pirmajā reizē, kad jūs sākat lietot šo lietotni, ir ieteikums nosinhronizēt visus datus, nospiežot sinhronizēt ar jumi. Ieteikums šos datus nosinhronizēt pirms jūsu kolēģi vai jūs pats esat sācis skenēt čekus. Kādēļ? Tādēļ, ka, kā jau Viesturs iepriekš minēja, mēs nodrošinām informācijas apmaiņu starp abiem risinājumiem, starp jumi un jumis finanses. Un ja jūs pirms čeku skenēšanas nosinhronizēsiet datus, tad tas nodrošina to, ka vairumā gadījumu jums jau būs atpazīts partneris jumi, un šis lauks būs aizpildīts, un šīs darbības nebūs jāveic manuāli. Tālāk par sinhronizāciju kā tādu sākšu no saraksta apakša gala. Tātad neatkarīgi no tā, vai jūs esat jau mūsu esošs klients vai tikko esat sācis
darbu ar jumi, tad ir svarīgi sinhronizēt datus tādēļ, ka šis te valūtas saraksts ir, kā noklusētais saraksts pieejams jumī. Tālāk valsts un teritorijas arī kā noklusētais saraksts ir pieejams jumī. Un šis te, piemēram, valstu saraksts ir nepieciešams PVN numuru veidošanai, tādēļ ļoti svarīgi nodrošināt, lai viņš nosinhronizēts. Tāpat, protams, arī kontu plāns. Kontu plāns, protams, nav nepieciešams brīdī, kad notiek čeku skenēšana, tas ir nepieciešams brīdī, kad sākas apstrāde, bet, protams, labāk visu nosinhronizēt uzreiz. Un arī budžeta pozīcijas svarīgi tiem, kas tās izmanto. Un tālāk, protams, partneru saraksts par to, ko es jums jau pieminēju. Svarīgi, lai jums būtu nosinhronizēta data un visi partneri, ko jūs esat jau savadījuši jumī, atrastos arī jums finanses, jo tad šī lietotne ir izstrādāta ar tādu pieeju, lai jums nekad dubultā nekur nekas nebūtu jāvada. Tātad vēl viens iemesls, kādēļ ir jāsinhronizē dati, jo pēc tam arī brīdī, kad jūs apstrādāsiet čekus un meklēsiet partneri sarakstā, ja jūs nebūsiet nosinhronizējuši datus, tad šo te partneri neatradīs un jūs visticamāk viņu nodublēsiet. Tas droši vien arī nav vēlams. Tālāk par avansu norēķiniem. Ar jumi tiek sinhronizēti kontētie avansu norēķini. Šī gadījumā jūs redzat, ka man šeit nekā nav, jo es esmu kā jauns uzņēmums sācis darbu ar jumi, bet tad, kad jūs jau tie, kas ilgi strādā ar jumi, nosinhronizēsiet šo sarakstu, tad jums parādīsies vēsturiskie avansu norēķini. Šis saraksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, tikai tādēļ, ja jūs varētu pārbaudīt datus, varbūt kādi čeki jau ir iepriekš bijuši iesniegti, vai kāds ir pēdējais numurs vai datums avansu norēķinam bijis. Citas nozīmes tam nav, un šos avansu norēķinus nevar arī labot šajā lietotnē. Un tad tālāk skatīsimies čeku apstrādi, bet pirms čeku apstrādes es jums vēlos nodemonstrēt mazu daļu no video instrukcijas, kuru mēs piedāvājam izmantot pirms skenēšanas sākšanas, ko jūs varat nosūtīt saviem kolēģiem, paši noskatīties. Šeit tad mēs varēsim redzēt, cik ātri un ērti notiek šī čeku skenēšana. Tad pirmais jūs izvēlaties, vai jūs fotografēsiet čeku, vai izvēlēsieties no galerijas, vai no kāds lejupielāžu mapas. Šī gadījumā ir scenārijs ar fotografēšanu. Nofotografējiet, apstipriniet, ka attēls ir derīgs. Protams, pārliecinieties, vai informācija ir salasāma. Un tik līdz jūs apstiprināsiet šo čeku, tad šis čeks tiks noņemts no jums pieejamā limita un tiks ieskaitīts kā noskenēts. Tātad, ja bilde nav izdevusies, tad ieteicams pārfotografēt uzreiz. Jo šī gadījumā, ja jūs atteiksieties no darbības, tad, kad jums ir atvērts šis loks, tad čeks tāpat tiks ieskaitīts kā iztērēts. Ja, un šeit jūs redzat tos dažus laukus. Pārsvarā 4 no tiem pārsvarā tiek aizpildīti. Vienīgais, kas ir jāizvēlās ar roku, ir no kādiem līdzekļiem ir sekti izdevumi. Tātad, vai tā ir bijis uzņēmuma karta, vai tas ir bijis kāds cits avots. Un pēdējā darbība saglabāt un iesniegt. Un viss jūsu čeks jau atrodas jums finanses un grāmatvedis var apstrādāt. Nu, tad turpināsim ar čeku apstrādi. Jā, man jau tur būs lasa. Būt attīrīšu. Tātad, pirmajā reizē, protams, pēc tam, kad jums ienāks jauni čeki, jūsu saraksts izskatīsies šādi. Būs daudz oranžas brīdinājuma ikonas. Šīs ikonas nozīmē, ka jums nav savadīta visa informācija, kas ir nepieciešama čeku eksportam uz jumi, ja avansu norēķina izveidei. Tāpat jūs redzat, ka te ir dzelteni lauki. Lauki arī parāda trūkstošo informāciju, kā pieņemsim šī gadījumā multilūks. Mēs redzam dzeltenu lauku pie partnera, tātad partneris nav atpazīsts, tas nozīmē, ka visticamāk šis te partneris nav mums partneru sarakstā, un tas būs jāvada roku. Tālāk, avansu norēķina persona vismaz šobrīd netiks pielasīta uzreiz, tur būs tukšums. Bet kā tad strādāt? Ja jūs čekus apstrādājat vienreiz mēnesī, tad ieteicamais scenārijs, kā jūs visātrāk to varēsiet izdarīt, ir atlasīt čekus pēc perioda. Tātad čeka datums, izvēlamies starp. Es izvēlēšos tātad decembra čekus.
Tad mēs redzam uzreiz, kā sarūk saraksts. Nākamais tātad, ja jums ir vairākas avans norēķina personas, tad ir ieteicams šeit vai nu sameklēt un atlasīt pēc avans norēķina personas vienas, vai kā es to darīšu, es izmantošu grupēšanas iespēju, tad mēs uzreiz redzam, ka Kerijai ir šeit 5 čeki, Irai arī ir 5, visiem kaut kas trūkst, un tātad skatīsimies. Pirmais noteikti, pirms mēs varam čekus vaļā, ieteiktu izmantot masveida darbību, kas ir avans norēķina personas piešķiršana. Tātad šī mums ir Kerija, tūlīt savādājam. Jūs redzat, ka automātiski visi lauka aizpildās, un uzreiz mums nav jāatgriežās arī otrai avans norēķina personai. Piešķirsim vērtību. Jā, un tad mēs uzreiz jau redzam sarakstā, ka šeit jau 2 čekiem pazudīja konts, tātad tur vienīgā trūkstošā informācija bija šī avans norēķina persona. Otrā gadījumā palicis mums vispār tikai 1 čeks. Un tad ķersimies pie Kerijas čekiem. Tātad pirmo es nemaz nevēršu vaļā, jo tur izskatās, ka tur ir viss kārtībā, bet ja reālā dzīves gadījumā noteikti vajag atvērt un apskatīties, vai informācija ir atpazīta korekti. Tātad vai čeka numurs sakrīt, vai summas sakrīt un tam līdzīgi. Tālāk izmantošu ātro iespēju pārvietoties uz nākamo čeku. Nu, šeit mēs redzam, ka partneris nav atpazīts. Un tagad ir jautājums, vai nu šis čeks ir bijis ieskanēts pirms dati ir bijuši nosinhronizēti, vai partneris ievadīts, vai arī ir slikta informācijas atpazīšana bijusi. Tā mēs redzam, akcijas sabiedrība Diana. Skatīsimies. Diana, jā, tad šis čeks visticamāk ieskanēts pirms nosinhronizēti. Pilsam. Tālāk. Grantojums. Tā, šis čeks mums ir kārtībā, droši uz nākamo. Tad iesaku izmantot šīs pogas iepriekšējais nākamais, ja jums ir daudz čeku apstrādāt, jo šīs pogas nodrošina arī saglabāšanu. Tā, šeit mums viss ir kārtībā, arī konti ir savadīti. Tā, šeit mums konti. Tā, šeit čeki ir beigušies, bet es skatos, vai te kaut kas nesaglabājies, atveram vēlreiz. Jā, šis partneris mums nemaz nav. Tātad uzreiz spiežam pogu pievienot. Šeit acīm redzot nav patikusi čeka kvalitāte, ir bildes kvalitāte, kā redzams. Čeks ir miglains un diezgan skaidrs, kā atcīm redzot ir grūtības. Informācijas atpazīšana. Saglabājam uzreiz tiek lasīta informācija. Tā, nu skaidrs. Šeit mēs redzam, ka čeki mums ir gatavi eksportam. Un pirmais scenārijs, ko mēs apskatīsimies, ir tas, kas tika piedāvāts pēc pirmais jums. Tad avans norēķina izveidi, jo vienkārši nospiež eksportēt un uz jūni. Avans norēķins tiks izveidots ar šodienas datumu. Un, protams, atceramies, ka jūnija vienai personai, vienai valūtā un uz vienu kontu var izveidot vienu avans norēķinu. Konkrētā datumā nedrīkst būt vairāk avans norēķinu. Šeit noteikti ir mana interneta māja. Gaidīsim.
Tā, un es domāju, ka iesim tālāk ar prezentāciju un izskaidrojumu iemeslu dēļ. Šis process ir ļoti ievilcies, un parasti tas ir dažu sekundžu laikā notiek. Tā, pēc tam atgriezīsimies. Atvainojos par tādu pārtraukumu. Tātad pievērsīsimies uzreiz ieteikumiem efektivitātes paaugstināšanai, lietot no jums finanses. Tātad viens no svarīgākajiem aspektiem ir tas, ka jūs uzticat attaisnojumu dokumentu skenēšanu avansu norēķinu personām. Pirmkārt, tas atvieglos jūsu ikdienu. Otrkārt, kā jūs redzējāt, ka ir ļoti ērti atlasīt pēc vai sagrupēt pēc iesniedzēju e-pastiem un pēc tam automātiski piešķirt avansu norēķinu personu. Pirms attaisnojuma dokumentu vienmēr veiciet masveida darbības, kā jūs jums demonstrēju, atlasiet čekus konkrētajā periodā vai konkrētajai avansu norēķinu personai. Arī, kā jau rādīja, apstrādājot vairākus čekus pēc kārtas, izmantojot pogas iepriekšējais un nākamais. Ja jūs apstrādājat vairāku avansu norēķinu personu čekus, varbūt vēl vairākās valūtās, tad droši vispirms pabeidziet apstrādi, lietot no jums finanses, un pēc tam ar vienu pogas spiedienu eksportējiet uz jumu, jo katrai avansu norēķinu personai katrā valūtā tiks izveidots avansu norēķins, tātad to ir iespējams izdarīt masveidā. Un veidojot avansu norēķinus tikai tajā risinājumā, kurš jums ir piemērotākais. Kāpēc tāds ieteikums? Tādēļ, ka funkcionalitāte avansu norēķiniem jumī un jums finanses atšķiras. Un kādēļ atšķiras? Kā jau Viesturs minēja, ka mēs izstrādājam funkcionalitāti pamatojoties uz jūsu ierosinājumiem, un pagājušā gada vasarā tika veikta aptauja iekš risinājumi jums, kur mēs jums jautājām, cik apmierināti jūs esat ar avansu norēķinu izveidi jumī, kā arī aicinājām minēt iemeslus, vienalga vai labam, vai sliktam, vai neitrālam vērtējumam. Jāsaka, atsaucība bija visai liela. Mums atbildēja 970 respondenti, un 34% no tiem sniedza komentārus un ieteikumus. Un vairāk ieteikumi, tie, kas tātad bija visvairāk ieteikti un bija visvairāk personām aktuāli, tika ieviesti arī šajā jaunajā risinājumā. Jums zināšanu bāzē, ko Andrija iepriekš minēja, ir sagatavota salīdzinājuma tabula, kurā jūs varat redzēt un saprast, vai jums šis risinājums ir pieejams vai nav. Tātad iziesim ātri cauri. Jums finanses avansu norēķinu izveidot tikai eiro valūtā. Ja jums nepieciešama izveidot citās valūtās, tad izmantojot šo iespēju eksportu uz jumi. Ja jūs izmantojat autonumerāciju, tad arī izmantojiet jumi, jo šobrīd jums finanses ir pieejama tikai manuālā numerācija. Jaunumi, kas nav jumī, ir kredītu konta kontēšanas sagatavē. Tas ir aktuāli tiem lietotājiem, kuriem jāgarantē reversijas PVN. Šī gadījumā ir iespēja to izdarīt uzreiz jums finanses un nav nepieciešams pēc tam vērt vaļā finanšu dokumentus un veikt nepieciešamos labojumus tur. Protams, ir papildināts ar iespēju iekļaut vai neiekļaut kontējumu finanšu dokumentu kopsumā. Ir kontējumu piezīmes, kuras, tātad, ja jūs kontējumu piezīmes rakstot, pēc tam eksportējat šo čeku uz jumi, tad visas piezīmes, ko jūs ierakstīsiet vairākās rindiņās, jums finanses, jums tiks saliktas vienā laukā jumī, avansu norēķinā, lauka nosaukums ir par ko. Un ja jums šī informācija detalizēti nepieciešama, pēc tam finanšu dokumentā jums nāksies tāpat šīs piezīmes ievadīt, atkārtot. Savukārt, ja jūs izmantosiet iespēju veidot lietot no jums finanses avansu norēķinu, tad jūs vienreiz šīs piezīmes ierakstīsiet, un tādas pašas jums arī nokļūs finanšu dokumentā. Kontējuma piezīmes sagatavs. Šeit jāsaka paldies mūsu aktīvajiem lietotājiem, kuriem vairākiem bija aktuāli, lai būtu iespēja tātad saglabāt šīs piezīmes un atkārtot izmantot. Mēs pie tā strādājam, un drīzumā tas tiks piegādāts. Tālāk, kas ir ļoti, ļoti būtiska lieta, kam pievērsiet uzmanību, ir finanšu dokumentu datums. Ja jūs veidojat avansu norēķinu jumī, tad visiem čekiem, kas ir iekļauti konkrētajā avansu norēķinā, finanšu dokumenta datums būs tāds pats kā avansu norēķina datums. Savukārt, ja jūs izvēlaties veidot avansu norēķinu risinājumā jums finanses, tad finanšu dokumentiem būs tieši tāds pats datums kā attaisnojuma dokumentam ja čekam. Tātad, ja jums šis variants der, tad laipni lūgt izmantot jauno funkcionalitāti.
Tātad šobrīd nav pieejama avansu norēķina kopēšana. Risinājumu jums finanses uzreiz paskaidrošu kāpēc. Tādēļ, ka primāri šobrīd visas ērtības tiek piedāvātas tiem, kas izmanto skenēšanu. Tātad mēs esam orientēti uz procesa automatizāciju. Tātad viss ērtāk būs izveidot tiem, kas veido no čeku saraksta, jo šī gadījumā tā funkcionalitāte kā kopēšana nemaz nav nepieciešama. Izdruka. Jums finanses šobrīd nav, bet drīzumā būs. Tad būs kopā arī ar kontējuma piezīmi sagatavojam. Šobrīd nevar izcēst avansu norēķinu, tātad, ja jūs viņus attaisat, tad jums vai nu viņš ir jālabo, vai nu jūs atstājat pagaidām, kamēr šī funkcionalitāte vēl nav. Un datu atjaunošana avansu norēķinā, kas arī drīzumā būs, Jumi jau ir šobrīd. Tā, un pirms mēs dodamies tālāk, paskatīsimies. Diemžēl izskatās, ka mums nav nosinhronizējies, to pārbaudīsim Jumi. Tā, nē, ir nosinhronizējies, tikai kaut kas laikam. Nē, viss kārtībā. Tātad, Jumi, tad, kad jūs aizeksportējāt uz Jumi, Jumi jums ir redzama pazīme. Tātad importēs no čeku lietotnes, tādējādi jūs varat atšķirt tos avansu norēķinus, kuri ir izveidoti no jums finanses automātiski. Un šeit jūs varat redzēt, ka visi čeki šeit ir ietvērti, visiem ir kontējumi. Un principā, ja nav vajadzības neko papildināt, vienkārši spiediet šeit kontēts un veidojot finanšu dokumentus. Un tālāk tad turpināsim pārbaudīšu periodu. Otru scenāriju apskatīsimies, kā mēs varam tātad visu pabeigt šajā lietotnē. Lasīsim ieras čekus. Kā mēs tad visi saprotam, ka šeit kaut kas nav ar vienu čeku. Nav atpazīts partners. Jā, tāda šis čeks arī bijis ieskanēts pirms partneru ievadas. Jā, šeit es izmantošu iespēju uzreiz iezīmēt visus, un var tikai viens personas čeku atlasīt. Un eksportēsim šoreiz uz avansu norēķinu šeit pat finansēs. Uzreiz atverās forma. Šī forma būs pašiem jāsaglabā, jo varu pateikt no pieredzes, ka nevienmēr varbūt šī attīcība ir bijis apzināta, vai ja jūs atverat un jūs redzat, ka kaut kas šeit trūkst, jums vienmēr ir iespēja jāizvērt, un šis avansu norēķins nebūs saglabāts un izveidosies tad, kad visa informācija būs pieejama. Kā jau minēju, tātad šeit šobrīd ir tikai manuālā numerācija, ievadam numuru. Ja vajag aprakstu, ja ir vēlēšanās, var pārbaudīt, vai čekam ir viss savadīts, bet šie ir tie dati, ko jūs papildinājāt tikko čeku sarakstā. Tātad, principā šeit neko nevajadzētu labot, ja vienīgi ir tas gadījums ar PVN, kad nepieciešams vēl ievadīt kādu kontējumu. Principā izskatās, ka viss ir kārtībā, saglabāju. Tātad mēs redzam, ka avansu norēķins ir saglabāts. Vienkārši nospiežam kontēt, un šī brīdī jums finanses tiek, es atvainojos, nevis jums finanses, bet Jumi tiek veidoti finanšu dokumenti. Protams, atkarībā no čeku skaita arī palielinās vai samazinās šis finanšu dokumentu izveidas laiks. Paralēli varbūt nokomentēšu par lauku aizpildīšanos. Tātad šis lauks kredīts jums aizpildīsies automātiski, ja Jumi esat iestatījumos uzlikuši avansu norēķinu kontu, tad šis nebūs jāved no rokas, un viņš, protams, automātiski ielasīsies arī visos attaisnojuma dokumentos, un tur nebūs nekas atsevišķi jāvada. Jā, šķiet, ka tiešām internets ļoti lēns šobrīd, tad tiešām turpināsim prezentāciju, un pēc tam paskatīsimies, kas mums izveidojies.
Tā, kam jāpievērš uzmanību veidot avansu norēķinus jums finanses. Daudz, kam es pieskāros, tātad tas, ka no jumi tiek importēti tikai konkrēti avansu norēķini, tie ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, tos nevar labot, tātad tikai apskatēji. Par to, ka katrai kontam rindai var pievienot piezīmes, to jums arī minēju, par mainīt kredītu kontu. Tātad atkal atkārtošu, jā, finanšu dokumenta datums ir vienāds ar attaisnojumu dokumentu datumu. Un kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka jums finanses izveidoti avansu norēķini netiek sinhronizēti ar jumi. Tas nozīmē, ja jūs esat izvēlējies veidot avansu norēķinus risinājumā jūsu finanses, tad arī turpiniet to šeit darīt. Ja jūs vēlēsieties miksēt darbības taisīgi un tur, tad mēs jums nevarēsim nodrošināt, ka jums tiek korekti aprēķināti atlikumi no iepriekšējās atskaites. Un tātad tas nav ieteicams to tā darīt. Ja jūs gribat vienkārši pamēģināt, tad jā, uztaisiet varbūt kaut ko jums finanses, nokontējiet, pēc tam atceliet kontējumus, un tad, ja jums īsti nepatīk, tad turpiniet veidot jumī. Ja jūs izvēlaties šo jums finanses risinājumu, tad sākat šeit to darīt un turpiniet. Tā, paskatīsimies, kas mums notiek. Šeit, jā, tad mēs redzam, ka ir nokontējies, atvērsim vaļā uzreiz jumu un paskatīsimies. Tātad, jā, jūs redzat, ka šeit tāpat kā avansu norēķiniem ir klāt pazīme, ka tas ir importēts no čeku lietotnes, tātad tas ir izveidots finansēs esošajiem čekiem. Un šeit mēs redzam, jā, ka konkrēti ir izveidots finanšu dokuments ar attaisnojumu dokumentu datumu. Tā, mazums, ja kaut kas sanācis nepareizi un ir jālabo, tad šeit tiek nodrošināta tāda pati funkcionalitāte kā jumī, jums ir iespēja atkontēt un tātad izdzēst šos finanšu dokumentus. Es šoreiz spiedīšu nē. Tātad ar praktisko demonstrāciju šodien ir viss un turpināsim ar prezentāciju. Jā, tad daži ieteikumi mobilās lietotnes jums čeku izmantošanā. Tas, ko jau varēja redzēt arī video, ka pirms attēla apstiprināšanas ir iespēja novērtēt šī attēla kvalitāti. Un visticamāk, ja mēs paši nevaram salasīt šo informāciju, tad nespēs to atpazīt arī tehnoloģijas. Tādēļ man šeit ir divi piemēri sagatavoti. Viens, kur informācija tiek nolasīta, otrs, kur nē, jo mēs šeit redzam, ka attēls ir diezgan miglains. Tad mums ir bijuši jautājumi par to, ko darīt ar garajiem čekiem. Šeit ir vairāki varianti. Pirmkārt, ja mobilai ierīcē ir ļoti laba kamera, tad šo čeku, kas varbūt arī pusmetru garš, var nofotografēt pilnā veidā, un viss būs kārtībā, un lietotnē pēc tam varēs pietuvināt informāciju, visu izlasīt un apskatīt. Bet variantos, ka tas nav iespējams, ir ieteikums šo čeku sagriezt, vai no pusēm, vai vairāk daļās. Manā gadījumā ir parādīts piemērs ar pusmetrīgu čeku, viņš sagriez 3 daļās. Šis arī ir risinājums. Un tad, jā, trešais un pēdējais par mobilo lietotni. Jums nav pārliecības, ka visas avansu norēķina personas veiksmīgi sāks lietot risinājumu. Tad nosūtīt video pamācību, kā jau minēju iepriekš, tad pamācība ir nepilnīgi 4 minūtes īsa. Un es domāju, ka jebkurš noskatīsies šo pamācību bez palīdzības, es pilnvērtīgi rīkoties ar šo lietotni, kā arī iepriekš minēju, informācija, kas pašam jāved klāt, ir stipri minimāla, un tik cik jāuzspiež ir uz pareizajām pogām. Un tad, kur meklēt atbildes sev interesējušiem jautājumiem? Jūs noteikti esat pamanījuši, ka personālā, un tie, kas jau lietojums finanses, lietotāju pārvaldību, ir pieejama atbalsta poga, loga labajā apakšējā stūrī. Šeit parādīšu, jā. Kur jums ir iespēja uzreiz iesniegt atbalstu pieteikumu, ja kaut kas nestrādā, vai iesniegt ierosinājumu, ja jūs esat pamanījuši, ka jums kaut kas trūkst vai nestrādā tā, kā jums nepieciešams, vai arī atvērt zināšanu bāzi, kurā jums ir ļoti daudz informācijas, tajā skaitā video pamācības,
kā lietot gan mobilo lietotni, gan arī šo lietotni jums finanses, un, protams, ļoti daudz aprakstu un biežāk uzdotie jautājumi. Un, protams, vienmēr jums ir iespēja mūsu mājaslapā meklēt informāciju, tad atbalsta sadaļā, tad biežāk uzdotie jautājumi, kur pieejami atbildes par visām mūsu lietotnēm. Droši klikšķiniet un skatieties, variet vaļā, kas jūs interesē. Un tad jūs uzklikšķinot uz konkrēto saiti, jums atkal atvērsies šī zināšana bāze, ko jūs tikko rādīju. Tā, no prezentācijas viss. Tagad es atbildēšu uz lietotāju jautājumu, kas tika iesūtīts. Tad jautājums bija par to, tad apgalvojums, principā pašlaik funkcionalitāte ir aprobežota ar čekiem, bet vai ir plānots ieviest jebkura dokumenta ievietošanu, kā arī digitālo čeku iesniegšanu PDF formātā? Tad atbilde veidos 3 daļas. Pirmkārt, šobrīd ar mobilo lietotni jums čeki var iesniegt jebkuru dokumentu. Tam obligāti nav jābūt tikai čekam, to nofotografējot vai izvēloties no attēlu galerijas, lejupielāžu mapes, Google diska un tam līdzīgi. Protams, ar nosacījumu, ka jums der, ka tālāk šis dokuments tiek sūtīts uz avansu norēķinu. Par plāniem ir plānot šogad ieviest iespēju skenētu dokumentu uzreiz nokontēt, ja veidot finanšu dokumentus, tātad nebūs vairs sasaiste ar avansu norēķinu, jūs varēsiet brīvi rīkoties, izvēlēties, vai jums vajag uz avansu norēķinu sūtīt vai uzreiz veidot šos finanšu dokumentus. Un, ja jautājums bija par to, vai ir iespējams augšu pielādēt jums finanses kaut kādus dokumentus, tad šobrīd šādas funkcionalitātes nav, jo mēs neesam novērojuši ievērojumu pieprasījumu. Lai būtu precīzi, ir bijis tikai viens ierosinājums par šo tēmu. Ja jums tas ir aktuāli, tad lūdzu rakstiet ierosinājumu formā, jo, diemžēl vai par laimi, mēs jūsu domas nespējam lasīt. Un, ja jūs mums nepasakat, kas jums ir nepieciešams, tad, ja kāds cits to neizdarīs, tad mēs visticamāk to neieviesīsim. Tāpēc, aicinu būt tikpat aktīviem kā līdz šim un iesūtīt mums savas vēlmes.